Es vairāk pievērsīšos arī digitalizācijai, bet es gribēju vērst klātesošo uzmanību uz vienu faktu, ka faktiski bijusi Izglītības zinātnes ministrijas departamenta direktors vietniece digitālās transformācijas jomā no šonadēļas es vairs nestrādāju Izglītības zinātnes ministrijā. Bet tas netraucēja man dalīties ar zināšanām, ko šī gada laikā es esmu ieguvusi, un tā kā pārdomām, laikam viens no klātesošajiem ir daļu no tēzēm redzējis vienā citā prezentācijā, bet man šķiet, ka to būtu svarīgi arī šodien par to parunāt. Digitalizācija patiesībā nes ļoti nozīmīgas pārmaiņas kopumā, tā skaitā arī tajā veidā, kā strādā izglītības iestādes. Protams, mans darbs daudz vairāk bija saistīts ar skolām, bet arī augstākās izglītības iestādēm šis būtiski maina paradigmu, kā veidojas sadarbība un kā veidojas atkarība. Ja agrāk lektors ienāca klasē un viss notika, tad šodien, ja jums pēkšņi nav pieejama Moodle, tad tur sākās dažādi izaicinājumi, vai, piemēram, Zooms nestrādā, serveri nedarbojās. Tad mēs visi esam, vai elektrības nav, tā kā jūs nevarat nodrošināt lekciju tiešsaistē studentiem. Bet sākotnēji es skatījos uz izglītības attīstības pamatnostādnēm, kas ir rakstītas faktiski 2020. gadā, un tur visu laiku uzsvērts kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem un īstenošanu mūža garumā. Un tas, kas tur parādījās par digitalizāciju, jau tajā brīdī tika rakstīts, ka nākotnē paredzam arvien plašāk virtuālās papildinātās realitātes tehnoloģiju izmantošanu, veidot virtuālas klases, virtuālas laboratorijas, tikšanās, diskusijas. Tādējādi mainīsies noteikta veida resursu nepieciešamība, un būtiskāki par ieguldījumiem ēkās būs ieguldījumi telekomunikāciju, ātrdarbīgi interneta plastļos pieslēgumā un digitālo rīku un resursu nodrošināšanā. Faktiski no telpām mēs aizvien vairāk virzamies uz digitālo infrastruktūru. Kāpēc man šķiet, ka šobrīd tā jau ir absolūti akūtas problēma, vai, teiksim, tā vairs nav nākotnes vīzija, tā ir šodienas, jo no visām 647 skolām tikai 8 nelieto elektroniskos žurnālus, kas nozīmē, ka katram bērnam ir jābūt piekļuvē e-klasē, lai viņš vispār varētu uzzināt, kas viņam ir uzdots. Mēs runājam par pirmklasniekiem, kuriem patiesībā viedtālruņi nebūtu pat paredzami kā dot, jo vairums no funkcionalitātes ir paredzēts no 12 gadu vecuma. Vienlaicīgi sadarbība veidojas šobrīd arī starp resursu nodrošinātājiem. Ja agrāk izdevniecības izdeva grāmatu, viņi nonāk līdz skolai, tad viss notiek. Tad šobrīd mācību vielu papildina gandrīz katru nedēļu, jo gan Soma, gan Lielvārda, teiksim, izdotie mācību materiāli, gan Zvaigznes gan Uzdevumi LV, viss ir pieejami tikai tiešsaistē. Viņi nedublē grāmatas vairs uz datoru, un komunikācija kļūst aizvien vairāk iekļauta tīklā, un tas, protams, rada arī daudz riskus, bet tas, kas šobrīd ir izdarīts ar šīm digitālajām tehnoloģijām, faktiski bērni ar savu e-klases paroli piekļūst arī visiem tiem resursiem, ko skola viņiem ir nodrošinājusi. Jo faktiski visur šobrīd caur valsts nodrošināto portālu, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēma, ir iespējama šī informācijas apmaiņa. Šobrīd tas netika aktīvi darbojas augstākā izglītībā, bet mēs saprotam, ka spēku samērs un sadarbība veidojas pavisam savādāk, ka tur vairs nav viens noteicošais, ka mēs kaut kā pasūtam mūziku un kāds izpilda. Katram ir svarīgi izpildīt to viņa daļu pasākumā. Un vienu lietu, ko neredz šeit, tāpēc, ka ir priekšā tieši bildīte ir attēls, un varbūt viņu var bišķiņ pastumt nost. Faktiski skolo portālā šobrīd valsts ir izmainījusi biznesa modeli izdevniecībām. Daļu no izglītības satura viņi nopērk un izvieto digitāli skolo portālā. Un tas nozīmē, ka tajās nišās izglītības publikācijas vairs neparādās nemaz. Tātad viņi rekrutē, piemēram, digitālais saturs, ko nopērk viss, viņš tiek nopublicēts, es aizrāvos, bet digitālais saturs kļūst pieejams, bet tajā pašā laikā tas jau nenozīmē, ka viņu nevajag turpināt uzturēt. Tātad, ja viņš ir ielikts tā skolo portālā, šobrīd man vienkārši skatoties likās paniskas bailes, ja nedod Dievs budžetā neieliks tos faktiski 100 000 eiro, kas ir nepieciešams šīs mācību platformas uzturēšanai. Un mape izveidots kā atsevišķs portāls, kurā visas mācību iestādes, kas ir skolas, tātad var redzēt, kas Latvijā varētu būt pieejams par konkrēto sasniedzamo rezultātu. Piemēram, viņiem ir jāmāca kaut kas par matemātikas, kādu konkrētu priekšmetu, par
taisnstūra laukumu, un tad šis sasniedzamais rezultāts ir, var atrast gan, ko var dabūt skolo portālā, gan ko var nodrošināt atsevišķās izdevniecībās, tātad, kur ir tie konkrētie materiāli, konkrētie apguves materiāli. Un tas nozīmē, ka visu laiku mēs balansējam to, ka visiem šiem spēlētājiem, kas ir iesaistīti un kas attīsta produktu, ir jābūt darbojošiem. Un tās attiecības vairs nav tādas, kādas viņas ir bijušas līdz šim. Līdz ar to arī ir ilūzijas, no kurām jāšķirs. Arī augstskolās to mēs redzam aizvien vairāk, ka viena iekārta derīga visām vajadzībām. Mobilais telefons, planšete, dators, bet kad mēs runājam par programmēšanu, iespējams, ka mums vajag vēl kādu USB pieslēgtu ierīci. Tad, kad mēs gribam mācīt maketēšanu, mums vajag ievērojami lielāku ekrānu, un tas mazais portatīvais dators nevienmēr būs piemērots. Tātad mums vairāk jādomā par to, ka ļoti jaudīgas ierīces varbūt, ka institūcijā būs tikai vienā datorklasē, pārējās tomēr ir kaut kāds pēc augsts jaudas skaitļošanas dators, viņš būs ierobežotai piekļuvai, tad katram būs kaut kāda ierīce, kas pilda mazākas vajadzības. Otrs, ko mēs vēl faktiski šobrīd uzsveram, ka daļai ir ilūzija, ka bērni piedzimst digital natives. Tā nav attaisnojusies nevienā brīdī. Tas, ar ko bērni prot patērēt tehnoloģijas, bet mēs gribam, lai viņi prastu radīt. Un tam ir vajadzīgi ļoti spēcīgi sagatavoti pedagogi un var vajadzīgs šis atbalsts tieši tāds pats vai pat vēl lielāks pieaugušajiem, kuriem šobrīd šīs digitālās prasmes jāapgūst. Vēl viena ilūzija ir par to, ka digitālās prasmes mēs apgūstam datorikā. Mākslīgā intelekta ģenerētās bildes, zināt, ka tādas var būt, mēs mācītu sociālajās zinībās, nevis datorikā. Zīmēšanā viņi strādā ar to, ka viņi apskatās filmiņu un pēc šīs filmiņas zīmē fotogrāfijas. Respektīvi, ļoti daudzas lietas vairs nenotiek tikai vienā mācību priekšmetā. Programmēšana papildus ir jāapgūst, bet tas nenozīmē, ka tas atrisina visas digitālās prasmes. Visa mediju pratība, satura veidošana, viņi iespējams ir valodās, te pašā latviešu valodā veidojot CV digitāli un tam līdzīgi. Un tas, ko skolas visu laiku sagaidījušas, kā būs centralizēts atbalsts, arī šobrīd augstākās izglītības, tātad ir šis te, jums ir vienotais centrs, kas nodrošina vienots pakalpojumu centrs. Tas neatrisina visas problēmas, un tik un tā katrai augstskolai uz vietas ir nepieciešams savs tehniskais atbalsts un savs saturiskais atbalsts. Tātad, piemēram, ja pasniedzējs nezina, kā integrēt vienu vai citu metodu, viņš var tomēr uzzināt varbūt vai no kāda kolēģa, kā viņš var vairāk, teiksim, izmantot digitālos rīkus, lai viņš varētu veiksmīgāk iesaistīt studentus. Vislabāk šīs zināšanas no viena kolēģa pie otra aiziet, bet nozīmē ir jābūt laikam, kurā brīdī viņi to var darīt. Un tad es atgriežos pie tēmas par digitālās transformācijas elementiem, jo tas ietekmē arī augstskolas un ļoti, ļoti lielā mērā. Jo ir pamati, es paņēmu vienu no publikācijām par to, kā notiek digitālā transformācija kopumā organizācijās. Viņa bija tā kā piemērota uzņēmumiem, bet es viņu piemēro arī priekš augstskolu nepieciešamības. Tātad tiek izveidoti pamati, internets un savienojums, datori un serveri. Ja tā nav, tā kā mums nestrādā vispār nekas. Un mēs nevaram nodrošināt, tātad jāskatās, vai Wi-Fi tīkls darbojās, piemēram, vai ir iespēja pieslēgties lielam skaitam, vai tas ir pietiekami droši, vai viņi nevar nobrucināt. Bet tad mēs virzamies pie kodola. Tie ir procesi, kas nodrošina pamatdarbību, tātad mēs digidilsējam dažādā veidā pamatprocesu, mēs kļūstam aizvien efektīvāki. B2B, B2C, tātad viss, kas studentu pieteikšanās, mācību procesu vadība, tas viss mums pamazām virzās, bet tas, kas pilnībā ir aizmirsts, un arī šobrīd klausoties par augstskolas virzieniem sadarbību, ir jauni produkti, pakalpojumi un biznesa modeļi. Un te es gribēju parādīt, tad it kā valsts atbalsts ir gan digitalizācijai, gan infrastruktūrai, gan mācību programmām, bet jau šodien NVA piedāvā Open-Minded, Elements of AI un Coursera.org. Vai Somijas organizācija piedāvā kādu Latvijas produktu? Vai Lielbritānijā kāds piedāvā Latvijas produktu? Šis ir viens piemērs, kur ar Coursera sadarbojas kopš 2013. gada universitāte, kurai šobrīd tātad 20% klientu ir Eiropā, viņi atrodas pat, protams, Amerikā, 6% Āfrikā, 5% Dienvidamerikā,
28% no viņu kursu klausītājiem ir tātad tikai viņu kontinentā, tātad faktiski Amerikā. Vai mēs to izmantojam? Šie kursi, protams, ir ļoti dārgi. Viņa izveida Coursēras platformā ir ļoti, ļoti dārga, bet tā ir viena no platformām, kurā šī sadarbība varētu būt iespējama. Un kur faktiski tātad augstskola, es tad tūlīt sameklēšu vēlreiz, tur sanāk, ka augstskola piesaista 2,5 miljonus lietotāju gadā. Un tās ir iespējas, kur šobrīd tehniski jebkura Latvijas augstskola varētu mierīgi izmantot. Tas, kas nenotiek, tātad tas, ko viņi dara ar šo platformu, viņi tur neievieto visus kursus. Viņi tur ievieto atsevišķus. Es atceros, ka Buffalo universitātē viņiem ir 6 kursi. Tātad Buffalo universitāte, kur ir milzīgs skaits ar kursiem, Coursērā ir ielikti 6. Pirmkārt, tie, kur viņi specializējas un atšķiras no pārējiem. Tie, kur viņi var nodrošināt vislielāko vērtību darba devējiem, un tie, ar kuriem viņi varētu piesaistīt maksimāli daudz ārvalstu studentu, kuri, piemēram, paskatās, ka tāda specifiska joma tieši šajā augstskolā ir, viņi nepērk šo kursu, bet viņi izmanto pēc tam to augstskolu atbraucot uz viņu. Un šīs iespējas atkal mēs veidojam sadarbības jau skatoties kaut ko citu, jo digitalizācija šobrīd mums pieļauj jau pilnīgi jaunus pakalpojumus. Tātad tie ir specifiski bloki, un mēs vairs nerunājam par augstāko izglītību kā 4 gadu vai 2 gadu kursu. Mēs runājam par vienu 3-4 kredītpunktu kursu, kurā cilvēks iegūst praktiskas zināšanas. Jo tas, kas mums šobrīd ir mainījies, ka mums vairs nav, mēs neiegūstam vienreiz izglītību, un tad mēs aizējam un turpinam visu atlikušo dzīvi strādāt. Un tas temps, kā notiek pārmaiņas, notiek aizvien straujāk. Līdz ar to es tiešām redzu, ka šis ir ļoti nepieciešams mums domāt, kā mēs varam iziet ārpus Latvijas, kā veidot sadarbību. Un tas risinājums, ko, piemēram, es redzēju RTU, ka mēs tagad Eiropas portālā darbosimies, man šķiet, tas ir pārāk ierobežot. Mums ir jāskatās globāli. Un digitālās tehnoloģijas šie kursi, kurus pirms tam rādīja līgus uz, piemēram, kaut kādā par kiberdrošību vai informācijas sistēmas finansēs, kāpēc ne? Un tas būtu lielisks veids, mēs parādām vienu izcilu kursu kopā ar industriju izveidotu mūsdienīgu Coursērā. Jā, tā ir būtiska investīcija, bet pēc tam mums ir, tā kā sava tā bilde, ka jā, bet mēs šajā esam izcili. Bet tur, tad tas kurs, protams, katru gadu pēc tam arī jāatjauno un tā tālāk. Bet šis man šķiet svarīgākais, ka ja mēs spējam iesaistīties globālo platformu tirgu un veidot sadarbību ar kādu no tām, tad biznesa modelis var būt arī iegūt līdzekļus, jo nevajag skatīties uz to tikai kā uz investīciju. Arī MIT piemērs bija tieši par to, ka viņi par to ņem, viņi saņem par to naudu. Un tas man šķiet būtiski tieši sadarbības jomā, ka šobrīd izvērtē tās savas spējas un saprast, kur mēs varam ar citu tīklu laukā sākt skatīties ārpus Latvijas. Tātad faktiski uz kursu angļu valodā, tas ļaut arī pēc tam gan viesu studentus piesaistīt, gan daudz ko citu. Kvalitatīvi, un mums ir mācību spēki, kas to var izdarīt. Mums ir arī valsts atbalsts, kas ļauj, jaunu kursu veidošanai. Es pirms skatījos uz tām augsta līmeņa digitālām prasmēm, kas ir tā kā liels projekts un augstskolām. Ja mēs šādu spētu pacelt, man šķiet, ka tas veidot jau pilnīgi savādāk, jo pat labam tiešām tas veids, ka viņi ienāk mūsu tirgū un paņem daļu no tās naudas, un mēs neejam tik citos tirgos, tas radikāli maina tirgus spēles noteikums. Lūk, tas no manas puses šodien ir viss par sadarbību, jo es biju domājis varbūt vairāk stāstīt par to digitalizāciju. Man šķiet, ka ja mēs vairāk par augstskolām, tad tās skolas es tā vairāk noliku maliņā. Līdz ar to es neaizpildīju laikam visu man pieejamo laiku, bet es ceru, ka kompakti un varbūt mazliet dziļāk padomāt par to, ko es zinu, ja kādam ir jautājumi vienīgi, es varu